Labdien, mani sauc Julīta Arjuhana, esmu juriste un esmu datu aizsardzības speciāliste Zvērnāta advokātu birojā Skopiņa un Azanda un specializējos informācijas tehnoloģiju tiesībās. Mēs daudz runājam par to, kādas jauninājumus nesīs datu aizsardzības regula, pieminam šo un to, pieminam tiesības tikt aizmirstam, pieminam arī tiesības uz datu pārnesamību, bet neviens līdz šim un parasti arī nevēlas iedziļināties detaļās, ko tas mums nesīs. Un gribētu vērst uzmanību gan tos, kuriem būs teikšana par lēmumu pieņemšanu, gan arī tos, kas tehniski ieviesīs šos risinājumus, domāt līdzi un skatīties un varbūt kaut ko paturēt savu prātā par to, kas notiks, ja pēc gada 25. maijā jūs uz galda saņemat iesniegumu, lūdzu izsniegt manas personas datus vai pārnest to citam komersantam. Viss tas, par ko šodien runāšu, galvenokārt ir no pašas datu aizsardzības regulas, kā arī no šobrīd spēkā esošās direktīvas 29. panta darba grupas atzinumiem. Viens no tiem ir sniegts iepriekšējā gada decembrī, un viens pavisam nesen, pirms 3 nedēļām, aprīļa sākumā. Un tajā darba grupa skaidro sīkāk, kā būtu jāievieš šis princips, pie kādiem principiem jāpieturas, un piemin arī tehniskos aspektus, ko pieminēšu prezentācijas otrajā daļā. Globāli runājot par tiesībām uz datu pārnesamību, tās nodrošina koncepta par vienoto digitālo tirgu ieviešanu, tā nodrošina datu pārnesi no viena komersanta otram, gan vienas valsts ietvaros, gan Eiropas Savienības ietvaros. Tas globāli sniedz datu subjektam piekļuvi saviem datiem un iespēju izlemt, ko ar tiem darīt tālāk, kā arī nodrošina iespēju netikt ieslēgtam viena pakalpojuma ietvaros, par ko norādīja Eiropas komisija, ka bieži vien tas, ka datu subjekts vēlas lietot jaunu pakalpojumu un ierauga mājaslapā lielu anketu, kur viņam jāievada no jauna visi tie dati, ko viņš jau reiz vien ir vadījis, un atkal viss no gala. Tas viņam kalpo par šķērsli pāriet pie citu pakalpojumu sniedzēju, jo tāda ir cilvēka daba, mēs visi esam mazliet slinki, mēs visi steidzamies, un tad atliekam uz vēlāk. Un tiesības uz datu pārnesamību varētu palīdzēt šī jautājuma risināšanā. Lai jūs nebiedē šis milzīgais teksts, nelasiet to, nolasīšu pašu svarīgāko, ko nosaka aizsardzības regulas 20. pants. Datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš ir sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīna lasāmā formātā. Un viņam ir tiesības nosūtīt tos datus citam pārzinim. Gadījumos, ja apstrāde tiek veikta uz viņa piekrišanas pamata, vai arī tā tiek veikta izpildot līgumu. Un šis gadījums neatiec uz tām situācijām, kad datu apstrāde tiek veikta pārzinim pildot likumā noteiktos pienākumus. Tātad varam saprast, ka uz valsts iestādēm visticamāk šīs pienākums netiek attiecināts. Un jāņem vērā pēc pēdējais, ka tiesības īstenojot nedrīkst tikt aizskartas un mazinātas citu personu tiesības. Un tagad soli pa solim iedziļināsimies, kas notiek, kad jūs saņemat iesniegumu, kur persona lūdz pārnest viņas datus. Vispirms, kā jau minēju, apskatāmies, vai šis ir tas gadījums, kad dati ir pārnesami, vai apstrāde ir notikusi uz piekrišanas pamata, vai apstrāde ir notikusi izpildot kādas ar pusēm noslēgt līgumu. Tas var būt uz papīra noslēgts līgums, tas var būt digitāli noslēgts līgums. Un, kā minēja, tiesības nepiemēro, ja apstrāde ir notikusi pildot likumā noteiktās funkcijas. Jau kolēģi minēja, kas ir dati. Dati ir jebkāda informācija, ko var attiecināt uz identificētu vai identificējumu personu. Un tas neatiec uz anonimizētiem datiem, jo mēs zinām, ka no anonimizētiem datiem nav iespējams identificēt personu. Savukārt šo tiesību varēs piemērot uz pseidonimizētiem datiem. Tas nozīmē, ka pseidonimizētiem datiem ir iespējams vērst atpakaļ un
restaurēt šo sākotnējo stāvokli, kad datu subjekts ir savietojams ar tiem datiem, kas viņu raksturo. Datu subjektam nebūs tiesības saņemt datus par kādām citām trešajām personām. Un šeit sākas problemātika, jo visi dati, ko mēs ievietojam kādās sistēmās, kas attiec uz mums, nevienmēr attiec vienīgi uz mums. Dati mēdz attiekties uz trešajām personām, jo dati var būt ne tikai verbālā formātā, dati var būt fotografija formā, tie var būt audio ieraksti, video ieraksti. Un šeit jāpaturprātā, ka regula nosaka, ka trešo personu tiesības nedrīkst tikt mazināts, taču līdz galam neatbild uz jautājumu, kā šis jautājums tiek risināts. Zinām, ka datus persona var nodot datu pārzinim gan tieši, aizpildot kādu anketu, norādot visus nepieciešamos datus, gan arī netieši. Jau, kad esam, piemēram, ielogojušies kādā pakalpojumā, lietojam pakalpojumu un ievadām visu, kas mums tur ir nepieciešams, lai tas notiktu. Tie var būt biometriskie dati, kad kāda ierīce mēra mūsu pulsu, mūsu skriešanas ātrumu, mūsu temperatūru, kaut kādu miega dziļumu, biežumu. Tie var būt apzināti sniegta informācija, vēstules, saraksts, komentāri, laiki. Tā var būt kāda publicēta informācija, kā jau iepriekš minēja, foto un video. Un šis viss iet apakšā zem pienākuma pārnes datus. Savukārt, jāņem vērā, ka pakalpojuma raksturs mēdz būt dažāds. Un no kreisās puses skatoties, tie ir izejas dati, ko datu subjekts ievada pakalpojumā. Tie visi tika apskatīti iepriekšējā slaidā. Un tālāk, tas, kas veido pakalpojumu būtību, vairs netiek attiecināts uz tiesībām uz datu pārnesi. Piemēram, mēs ievadām savu augumu un svaru, un kāda aplikācija mums izrēķina, vai mūsu svara indeks ir piemērots mūsu augumam. Šis svara indeks jau būs aplikācijas darbības rezultāts, un šādu informāciju mēs vairs nevarēsim pieprasīt. Tāpat, principā, jā, man aprakstītā situācija raksturo tieši šo grafiku. Runājot tālāk, kas varētu būt pārnesamie dati? Pārnesamie dati neatrodas viena datu pārziņa datorā vai datu pārziņa elektroniskajā informācijas sistēmā. Kā jau kolēģi iepriekš minēja, mēs bieži vien glabājam datus ierīcēs. Tas var būt telefons, tā var būt planšeta, tas var būt viedais rīks, kā viedais pulkstenis vai kaut kas, kas mēra mūsu biometriskos datus. Un arī šādu pakalpojumu sniedzējiem, izstrādājot savus produktus, būtu jādomā par to, ka šādi dati var tikt izprasīti un jānodrošina tehnoloģiski risinājumi, lai šādu funkciju varētu veikt. Apskatot regulas tekstu sīkāk un rūpīgāk, saprotam, ka būs jāpapildina arī privātuma politikas, kā arī lietošanas noteikumi, jo datu pārzinim ir pienākums informēt savus lietotājus par to, ka datus varēs izgūt. Tas nozīmē, tas tieši un skaidri ir jānorāda tekstā pietiekami vienkāršā un saprotamā valodā lietotājiem. Pastāv divi risinājumi, kā jau minēju, lai īstenot šo tiesību. Datu pārnese, kas notiek nododot datus datu subjektam, vai datu subjektam ir tiesības lūgt, lai dati tiek pārnesti praktiski pa tiešo konkurentam, vai arī tas var nebūt viena sektora pārstāvis, tas var būt citu sektoru pārstāvis, un šajā gadījumā ir jāsaprot, ka praktiski ikvienam, gan lielai korporācijai, gan mazam viens cilvēks sijā ir jābūt gatavam šim risinājumam un jāsāk domāt par to jau tagad.
Interesanti ir tas, ka regula uzliek pienākumu nodrošināt datu nodošanu, bet neuzliek pienākumu pusē, kas vēlāk saņem šos datus, tos pieņemt vai pilnībā tos apstrādāt. Ja tomēr puse pieņem lēmumu, ka šie dati ir derīgi un savietojami ar tā sistēmu, ir jābūt uzmanīgiem par to, kādi dati tiek saņemti. Jo ne visus datus ir tiesības apstrādāt, katram datu veidam ir jābūt definētam apstrādes mērķim. Un ir jāsaprot, ka tie dati, kas neatbilst mūsu apstrādes mērķim, ir lieki, nav vajadzīgi, nav uzglabājami, ir dzēšami vai atgriežami tā iesniedzējam. Jo, lai kā mums gribētos glabāt pēc iespējas vairāk datus, gūt no tā kādu labumu, regula to neatļauj. Tāpat jāņem vērā, ka regula uz visiem vienādi attiecina pienākumu nodrošināt tehnoloģiski un procedurāli drošu datu apstrādi. Tas nozīmē, pat ja konkurentiem gribēsies, zinot to, ka dati tiks nodot konkurentam, pievienot kādas ļaunatūras, piemēram, nododamajiem datiem, tad, ja šāds fakts tiks konstatēts, tad principā par to ir iespēja piemērot sodu. Runājot tālāk, iepriekšējā runātāja jau pieskārās situācija, kas notiek, ja tiek skartas trešo personu tiesības. Un, kāds no klausītājiem jautāja, kas notiek, ja tomēr šie dati atklāja kaut kāds komerc noslēpums, tad darba grupa ir skaidrojusi, ka nododot datus šim failam, ir jāsatur metadati, kas ir nepieciešami, lai šis datu fails funkcionētu, bet nodot metadatus, kas atklāja komerc noslēpums vai kāda vērtīga informācija, kas nav nepieciešama funkcionēšanai, nav nepieciešams. Runājot par to, ko darīt, saņemot šādu pieprasījumu, noglabāt to plauktā vai ilgi domāt, kā uz to atbildēt un konsultēties ar visiem, jāpatur prātā, ka regulas vispārīgie noteikumi paredz datu pārzinim atbildēt datu subjektam mēnešu laikā. Tas nozīmē, saņemot 25. maijā pieprasījumu pārcelt datus vai izsniegt datus, būtu ātri un pietiekami efektīvi jārīkojas. Un, ja šo pieprasījumu saņem jurists, tad būtu jākonsultējas ar tehnoloģiju pārstāvjiem, lai saprastu, ko, kādā mērā, kādā veidā mēs risinām un kā mēs to nododam tālāk. Runājot vēl par pieprasījumiem, atbildes pieprasījumi ir jānodrošina bez maksas. Tāpat arī gadījumos, ja vien datu izgūšana neprasa pārmērīgas pūles, tad tā ir jānodrošina bez maksas. Savukārt, ja tomēr datu pārziņas saprot, ka pieprasītie dati vai nu ir pārāk apjomīgi, vai arī ir kāds ļaunprātīgs indivīds, kurš katru dienu iesniedz jums kādu iesniegumu un visu laiku vēlas arvien vairāk un principā paralizē jūsu darbību, tad ir nepieciešams sniegt atbildi, bet ir nepieciešams to pamatot argumentēt. Kā vienā, tā otrā gadījumā. Jebkurā gadījumā, ja jūs saprotat, ka jūs kaut ko nespējat nodrošināt, vai ja jūs esat pārbaudījis visas savas iespējas un visus faktorus un saprotat, ka šos datus jūs tomēr nedosiet, tad arī tādos gadījumos jums ir pienākums atbildēt. Runājot par tehniskiem aspektiem, 29. pantu darba grupa iesaka datu pārziņiem padomāt par diviem risinājumiem. Tie būtu datu kopuma nodošana vai vairāku datu, datu paku nodošanu, vai arī automatizēta rīka ieviešana, lai īstenot šo datu nodošanu vai vismaz izgūšanu. Kā arī 29. panta darba grupa min to, ka pārzinim būtu jāsaprot, ka ne visus datus datu subjekts var izgūt, un viņam būtu jāvar izvēlēties, ka, piemēram, no 20 datu kategorijām es izvēlos 10, un tad es paņemu tās sev.
Šeit redzat uzskaitītus dažādus formātus, ko 29. panta darba grupa iesaka izmantot datu nodošanai. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo regula paredz, ka nododot datus, tiem jābūt savstarpēji savietojumiem. Taču tā neuzliek pienākumu datu pārziņiem pielāgoties cits citam vai ieviest kādus jaunus risinājumus. Pēc diskusijām ar IT jomas pārstāvjiem un arī vadoties no atzinuma, ir saprotams, ka tomēr šo 3 formātu uzskaitījums nav izsmaļošs un ir pielāgojams. Kā jau minēju par metadatiem, kad attiecībā uz metadatiem ir pievienojami tie, kas ir nepieciešami funkcionēšanai. Nu jā, un tad tas vairāk uz tiem, kas šodien pārstāv kādu uzņēmumu. Saņemot šādu pieprasījumu, ja jūs vajadzētu saprast to, ka jau tad jums būs jānodrošina šī data izgūšana un ko tas prasa arī tehniskajai pusē. Vai jūs pašlaik zināt, kādās struktūrās jums tiek glabāti dati, kā jūs viņus izmedīsiet, izgūsiet, izvilksiet no tās datu jūras, kas atspoguļo jūsu uzņēmumu, vai tas būs viegli, vai tas būs ātri, vai IT pārstāvi to varēs izdarīt efektīvi. Iesaka, protams, apsvērt kāda risinājuma tieši jūsu produktam vai jūsu situācijā būs vislabāk piemēroti. Varbūt šādi pieprasījumi uz jūsu biznesu neattieksies nemaz tik bieži, bet, kas zina, varbūt atradīsies kāds nesks jurists, kas speciāli gribēs jūs pārbaudīt, vai jūs esat gatavi. Un katrā ziņā novēlu labu veiksmi, lai mums visiem izdodas izpildīt regulas prasības un pieveikt visus izaicinājumus. Paldies. Paldies. Kādi jautājumi? Trīs redzēju, 3 ir. Man ir jautājums par datu subjekta pieprasījuma regularitāti. Jā. Ko tas nozīmē? Mēnesī reizi. Es varu prasīt katru mēnesi. Par katru mēnesi. Tas, protams, neaizliedz datu subjektam prasīt katru mēnesi, un tas ir tāds jēdziens, kas piepildāms ar saturu, un katrā situācijā, kā redzējām, ir datu pārziņam jāizvērtē, vai tas nav pārmērīgi, vai tas nav pārāk bieži, vai tas neapgrūtina viņu darbību. Jo, ja tas ir kaut kas viens, kaut kas neliels, kaut kas pietiekami regulāri lietotāja līmenī, es pieļauju, ka šī vienreiz mēnesī regulāritāte ir diezgan pieņemama, bet ja katru dienu, katru nedēļu cilvēks vēlas milzīgu datu daudzumu, tad es domāju, tas būtu, ja tas apgrūtina jūsu biznesu, ja tas bizness nespēja apstrādāt šādu pieprasījumu kapacitāti, es domāju, tad būtu galvenais ir noargumentēt, pamatot un nevis atrakstīties, mēs to nevaram, paldies, bet argumentējiet pilnībā, tā kāda ir jūsu situācija. Jā, tā jau arī īstenībā jautājums, ka tas ir viens individs, kas prasa šo informāciju, bet tas arī paver iespējas savākties grupā un tagad visiem iet un prasīt. Ja? Teiksim, mēs kā konkurents gribu sarežģīt dzīvi savam otram konkurentam, izveidoju jaunu SIA, savācu bezdarbniekus, kas vēlās piepelnīties un tikai prasu viņiem sūtīt jautājumus. Ja, tas ļoti arī sarežģīts, neskatoties to, ka tas ir viens jautājums no viena cilvēka, bet ja dienā tāda būs 10 vai 50, es domāju. Bet savukārt, ja jūs esat tik liela kompānija kā Facebook, kuram ir automatizēts visas sistēmas, jūs nospiežat podziņu, viņš jums iedod visu, un tad tas neapgrūtina. Tas, man liekas, ir subjektīvs vērtējums tiešām katrā situācijā atsevišķi. Sveicināti, Rihans kundze, paldies par interesanto prezentāciju. Tas mans jautājums attiecās vairāk uz vienu pusi, pie kuras jūs nepieskārāties. Mēs šobrīd skatījāmies vairāk tātad no šī jautājuma puses, kā klients, kā pakalpojumu saņēmējs vēršās pie pakalpojumu sniedzēju, lai šī pārnešana tiktu veikta. Bet es pieņemu, ka tas ir absolūtais mazākums. Cilvēks vēlētos, lai viņu dati, kā personas dati, tiek pārnest citam komersantam, vai, piemēram, tie gadījumi, kad ir šis negatīvais aspekts, kā cenšas jūs biznesu vienkārši traucēt. Bet tas, ko es vēlētos uzdot jautājumu, vai jūs esat izskatījis arī šo pieeju starp komersantiem, ka viņi vēlētos veikt šo informācijas pārnesi, un ka šis komersants, kuram ir pieejama informācija, vēršas pie klienta ar lūgumu, vai viņa informācija var tikt izmantot. Un vai šajā gadījumā var tikt arī, vai viņam ir pienākums piedāvāt klientam tikt aizmirstam, jeb veikt šo datu dzēšanu.
Jūs domājat, kad komersants pajautā, vai es jūsu datus varu nodot konkurentam, un tad es jūs aizmirstu? Varbūt ne konkurentam, bet jebkam citam, ir interesi par jūsu klientu datiem. Bet šis ir jautājums par tiesībām tikt aizmirstam, vai ne? Jā. Un veikt pārnešanu. Par datu pārnešanu tiesībām tikt aizmirstam. Vienu mirklīti. Tādā gadījumā katrā ziņā regulē fiziskas personas tiesības un tā kā neatspoguļo komersanta tiesības. Ja komersants kaut ko vēlas darīt un vēlas noteikt jaunu mērķi šai datu apstrādē, visticamāk, tad viņam būtu jāvēršas pēc piekrišanas. Un tas, ka viņš nodod šos datus, nenozīmē to, ka viņš atdod viņus pavisam prom un aizmirst. Tas var aptvert gan šādu situāciju, gan arī dublēt šos datus. Un, es domāju, tādā gadījumā viss atkarīgs no tā, kāds ir piekrišanas saturs. Ja piekrišana vienkārši ļauj nodot datus un datu pārziņas joprojām, tad ir jautājums, vai tajā brīdī ir divi datu pārziņi, kāds ar savu citu mērķi, vai arī tas ir viens pārziņas, kas joprojām būs atbildīgs par to otru pārziņu. Tad visa atbildība būs uz to pirmo. Tas viss atkarīgs no tā, kā to viņi izlemj. Vēl viens jautājums būs. Labdien! Man šodien ir tieši jautājums tieši par datu pārnešanu. Jūs minējāt, ka var pieprasīt pārnest datus, kas ir tiešā veidā iedoti, tātad attiecīgi mans vārds, uzvārds, tur dzīvesvietas, adrese un pārējais. Un jūs minējat arī par pirkumu vēsturi. Kā, piemēram, ja es aiziet pie Rīmī, un es tagad 10 gadus esmu klients bijis, lai es paprasītu, lai viņi visu manējo iepirkuma vēsturi pārnestu. Vai varētu, tas ir visi iepirkumi, kas man ir bijuši pat kādām naudām, un tas attiektos arī uz daudzām citām sfērām, bankās, tur, telekomunikāciju pakalpojumos, visa mana uzvedības vēsturi, ko es pirkusi, ko es kam zvanījusi. Kā ir ar šo? Ir tā, ka īstenībā par šo pati biju, varētu teikt, patīkami pārsteigta. Šie piemēri ir tajā skaitā ņemti tieši no 29. panta darba grupas atzinuma. Un 29. panta darba grupa min tai skaitā internetā plūsmas, jeb trafiku, min tai skaitā, piemēram, ja jūs lasāt internetā elektroniskā formātā grāmatas, ka grāmatu saraksti, playlisti, ka tas viss iet zem tā, un šis jūsu nosauktais piemērs, es domāju, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka Rimi ir pietiekami liela kapacitāte, lai ko tādu izdarītu. Jo viņi noteikti to glabā kaut kur. Tas nozīmē, ka jādod visi dati, pirkuma vēstures, visi? Principā no šī izriet, ka tā tam vajadzētu būt, jā. Māris Ruķers, man varbūt gan komentārs, gan arī viedoklis jums kāds varētu būt, jo, teiksim, es iedomājos līdzību ar telefonu numuru pārnešanu. Šeit ir konkrēts mehānisms, kā es varu pāriet, un operators neko nevar izdarīt, viņam tas jādara, ja? Kā šeit ir tā tiesība un ļoti dažādi pakalpojumu sniedzēji, Rimi, e-pasts, internetu veikals, kurš būs tas pirmais, kas inicēs šo tehnisko risinājumu, jo nebūs jau tā, ka viens internetu veikals ies pie otru un teiks, come on, sākam veidot sistēmu, kā mēs apmainamies ar konkurentiem. Ja? Un vai nebūs tā, ka ja tās sistēmas nebūs, tad uzradīsies tas pirmais datu subjekts un principā informācijas padošana notiks vienkārši pa e-pastu. Jo šobrīd ļoti daudz ir tādas pat uzņēmumu sadarbības līgumi, kur pieprasījumi un atbildes tiek sniegts pa e-pastu. Teiksim, viņš ir jums parādnieku sarakstā, tas notiek uz info, tur parāda piedziņas kaut kāds uzņēmums. Līdz ar to, kāds būs tas rezultāts tai drošībai visam šim pasākumam? Kā man izskatās īstenībā, piemēram, modulējot to sistēmu, piemēram, Tele2 klients pieprasa datus, atkarībā, ko viņš pieprasa, piemēram, viņam izsniedz, un nav arī regulējums, kas paredzētu strikti, tā kā, ja jūs nevarat nodrošināt pārnest, tad jums jāizsniedz. Bet principā diezgan demokrātiski, vai viens vai otrs. Un ja viņi izsniedz tos datus, redzējāt formātus, tie visticamāk nebūs cilvēku lasāmie formāti. Līdz ar to pašam cilvēkam nevienmēr būs liela jēga no tā, ja tas būs savietojams ar sistēmu. Savukārt nākamais operators, vai viņš viņu pieņems, ja viņam nav pienākumu pieņemt, tad būs tā problemātika. Un tas mazliet tā kā bremzēs to, mēs te varam ļoti skaisti runāt, bet kā būs īstenībā. Tā, un kurš būs pirmais? Tas, kurš atradīs balansu starp iespējams
kaut kādu ieguvumu sabiedrības sejā par to, ka viņš nodrošina šo tiesību un bailēm zaudēt klientus. Paldies!